Noskaņojums pēc otrās kontinentālās hokeja līgas regulārā čempionāta sākuma spēles šovakar Arēnā Rīga pret Jaroslavļas Lokomotīvu nedz līdzjutējiem, nedz arī pašiem spēlētājiem nav tas labākais. Bet, kā saka, tādas spēles ir jāizmirst, pēc iespējas ātrāk jāizanalizē, kas sanāca, bet vairāk jau kas nesanāca un jāgatavojas nākamajai spēlei. Šovakar pēc pirmajām 20 minūtēm abas komandas tā arī nespēja gūt vārtus. 5 vārti spēles otrajā trešdaļā. No sākuma mūsējiem izdevās izvirzīties vadībā, Jūras Upīts pēc teicamas kombinācija atklās spēles rezultātu un Roberts Bukārts, izmantojot skaitlisko vairākumu, dubultoja rezultātu šī vakara spēlē. Taču ilgi nebija jāgaida, kad atbilde nebija parādā arī Jaroslavļas Lokomotīvas komandas spēlētāji. Lielais skaitliskais vairākums tika izmantots un Džefs Plats un Mārtiņš Tonbergs izlīdzina spēles rezultātu. Pēc spēles uzreiz noķērām uz karstām pēdām pirmā vārta autoru Džefu Platu. Congratulations with the first victory in the new season. How was it today? It was difficult all game. Doesn't look like so. No, it was going down two goals and then and battling really hard in that second period to come back. It was well deserved. Those power play goals that you tie the score, this is the practice work? Obviously, yeah, you work very hard on that, but it was obviously opportunity as well. We capitalized at a very important part of the game, and yeah, that decided it, that second period power plays. Was this game the first regular season game versus the Dynamo Riga different as the game in the Railway Cup? Absolutely. We looked at that game as you know something we wanted to get revenge for. Actually, we were pretty disappointed with that result, and we remembered how it felt to lose in this building, I guess, a week ago. So it was satisfactory tonight. And you couldn't step back because first 2 games you lost versus SKA and Jokeri. Absolutely. It was a very difficult time. It's nice to get that monkey off our back, though. Okay, good luck to you. Thank you. Spēles turpinājumā lielajā skaitliskajā vairākumā bija iespēja spēlēt arī Rīgas Dinamo spēlētājiem. Klātesošie līdzjutēji, protams, gaidīja, ka atkal rezultāts tiks dubultots, bet mūsējie neizmantoja 2 vīru pārsvaru laukumā. Un atkal ilgi nebija jāgaida, kad Jaroslavļas Lokomotīva atkal izvirzījās vadībā. Par šo epizodi Roberts Bukārts uzreiz pēc spēles. Izdevās arī otrajā spēlē gūt vārtus, bet laikam tāds liels gandarījums par to nemaz nav, ne? Jā, ļoti sāpīgs zaudējums. Varbūt sāksim ar to gūto vārtu epizodu, kā tur sanāca piespēles no kā un vai atstrādāt kombināciju. Šodien no rīta uztaisīja tādu vairākumu maiņu. Dažas izspēles treņā no rīta uztaisījām. Sanāca metiens, vienkārši mums bija sanāca, ka vienkārši gan es, gan Žorgi, gan Soči vienkārši metam pa vārtiem. Šis Līvijas ar cipu stāv petikā, iekrit gols. Un tad sākās lielā bēdrekle, arī mums bija pretī 2 lielie vairākumi. Kas neizdevās šodien? Domāju, tas arī bija tā atslēga, ka pēc zaudējām viņi iemet 5-3, mēs 5-3 neiemetam, tas arī viss. Jā, šāds rezultāts uz tablo nav patīkams nevienam, bet kā jau mēs teicām, šādas spēles ir jāizmirst un jāsāk gatavoties jau nākamajai spēlei, kad šeit Arēnā Rīga viesosies līgas debitanti hokeja klubs Soči. Tātad tiekamies Arēnā Rīga 10. septembrī 19:30. Un, dārgie draugi, arī šovakar jūs redzējāt, ka līdzjutēji atbalsts klātienē mūsējiem ir ļoti svarīgs. Esam kopā ar Rīgas Dinamo komandu jau šo trešdienu. Viss būs labi!